Kas ir noticis kompetenci centrā 2025. gadā? Dienu no dienas strādājot, darbojoties, filmējot, apmācot, liekas, ka tā ikdiena tā diezgan līdzīga, jā, viss kaut kas ir paspēts. Tad, kad es uzrakstīju sarakstu un izgāju cauri pa mēnešiem kaut kādiem mūsu galvenajiem notikumiem, ko tad mēs esam paspējuši sadarīt, saprotu, ka izdarīts un sasniegts ir ļoti daudz. Gribas padalīties, apkopot, izstāstīt un tad arī paraudzīties, kas tad plānē 2026. gadā. Sāksimies visu secībā pa mēnešiem un varētu teikt, ka šis 25. gads ir tāds viens pilns pirmais gads kompetenci centram. Tieši manā pārvaldībā, jo es uzrados kompetenci centrā 24. gada tieši pašā viduscītī ar 1. jūliju. Un tad tas pirmais semestris tur bija viss bija jauns. Vēl taustījāmies, vēl skatījāmies, sapazināmies, darbojāmies sociālajos tīklos, bet varbūt vēl, es teiktu, ne tik aktīvi, cik šogad. Šogad ar janvāri paņēmām sev liels mērķus. Lielu atbildību, auga mūsu komanda, auga vispārējais, tad iziesim secīgi visam cauri. Sākamies ar janvāri. Janvāris, es teiktu, visā pasaulē skaitās kā klusais mēnesis. Bet es zinu, un vienmēr to esmu teikusi no mārketinga viedokļa, vienmēr teikšu, ka tad, kad visi guļ, tev ir jāstrādā reiz 2, ja ne reiz 3. Kādam tās ir vasaras sezonas, kādam tas ir janvārs, februārs. Un to mēs darījām pagājušajā janvārī. Mēs novadījām veselas 3 bezmaksas online meistarklases. Pirmo reizi kompetenci centra vēsturē, labi, nē, tagad es sameloju, ir bijušas bezmaksas meistarklases, bet manā pārvaldībā uztaisījām pirmās. Veselas 3 vienā mēnesī mums bija par video satura trendiem, par organiskā satura trendiem un par meta reklāmas trendiem 2025. gadā. Un tas mans lielākais gandarījums bija, ka pieteicās vairāk kā 300 cilvēku uz mūsu bezmaksas meistarklasēm. Tas man bija tiešām liels tāds apstiprinājums, ka cilvēki no mums sagaida, viņi grib mūs redzēt un grib no mums mācīties. Arī ārpus lielajiem kursiem grib paņemt kaut ko vēl sev. Izgājām cauri šīm meistarklasēm un lēnā garā gatavojāmies mūža izglītības sezonai, jeb jaunajam mācību semestrim. Janvārī mēs uzsākām vairākas bezdarbnieku grupas, bet visa tā lielā aktivitāte un tas kvantums mums sākās tieši februārī. Mēs sākām jaunu mācību sezonu, mums bija uzņemti jauni lektori komandā. Mēs apgāzām atkal visus rekordus ar grupu piepildīšanu, cik ātrā tempā tas viss notika, cik ātri tas viss tika izdarīts. Un mēs palaidām lielu, nebijušu reklāmas kampaņu. Tūlīt izskaitīšu pa 3 vai 4 kanāliem. Mums bija vides reklāma. Pa pusi Rīgu tu varēji braukāt apkārt un 10 dienas redzēt mūsu vides reklāmā. Varēja pieiet nofotografēties, es to izdarīju. Un varēja uzzināt par to, ka ir atsākusies šī mācību sezona. Kaut kas jauns, kaut kas izaicinošs, kaut kas nebijis un kaut kas citādāks. Jo sociālajos tīklos mēs esam daudz, vairākos kanālos, esam pieraduši šeit runāties, darboties, filmēties, bet vides reklāma likās kaut kas tāds sataustāmāks. Nezinu, īpaši pat cik mēs esam pakalpojumu sniedzēji, mums varbūt nav kaut kas kastītē ieliekams, tad tā vides reklāma deva to tādu drošības un pārliecības sajūtu, ka arī mēs esam uzņēmums, kur tu vari redzēt arī jau uz ielām. Tad mums bija vides reklāma, mums bija TV reklāma, TV3 Go. Mēs bijām, kad tu skaties kaut kādus pārraižu ierakstus, tu varēji mūs tur redzēt. Mēs bijām arī inboxā. Mums bija forši tāds banerītis lēkājošs. Mūsu dizaineri bija izstrādājis, ka ienāca savā e-pastā, tu redzēji mūs ar aicinājumu pieteikties UI UX dizainam vai sociāla tīkla mārketingam. Un šo te pirmo pavasara semestri mums bija pieejami tikai 2 kursi. Mēs pēc tam izlaidām arī grafikas dizaina kursu, kas nebija vēl zem kuponiem. Tā bija tā 3. programma, bet principā viss semestris nostartēja tikai uz šīm te 2 programmām. Ejamies tālāk martā. Martā mūsu lektori ļoti aktīvi strādāja. Es pat gribēju uztaisīt vienu klātienes aktivitāti, bet es sapratu, ka nebūs. Mēs gribējām izsludināt ēnu dienu aprīļa sākumā. Bet mēs visi tik daudz vadījām grupas, visi bija tādos darba apjomos iekšē, ka sapratu, ka mēs neko kvalitatīvu neuztaisīsim. Tāpēc mēs atkāpāmies no ēnu dienas.
neizveidojām viņu, bet martā mēs sākām strādāt pie YouTube kanāla. Tas, ko jūs šodien šeit redzat, sāka tapt martā. Mēs izveidojām mūsu podkāstu ierakstīšanas stūri ofisā, sakārtojām visu, sapirkām visu aparatūru un sākām filmēt YouTube video, lai mēs vēl citādākā, pieejamākā un garākā formātā pienāktu pie jums. Tas mans mērķis ar YouTube vienmēr ir bijis iepazīstināt ar mums bišķiņ tuvāk, ar mūsu lektoriem, ar mūsu kodām aizkulisēm, no kurienes nāk mūsu lektori, kāds ir bijis viņa tas sākuma ceļš. Jo šodien, kad viņi māca jau jaunos studentus savās profesijās, savās nozarēs, ir forši redzēt, kur viņi šodien, bet man gribās jums parādīt, ar ko lektori sākuši, ko viņi dara ārpus lekcijām, kā viņi paši vēl tajā visā strādā un kā viņi var iedrošināt tevi darīt to pašu, nebaidīties, sākt savu sapni, savu mērķi, savu karjeru. Tā kā martā mēs palaidām YouTube un arī Spotify līdz ar to. Tad mēs ejam uz aprīli, uz atcelto ēnu dienu, kas nenotika. Bet tas, kas notika, mūs kā kompetences centru pirmo reizi uzaicināja uz klātienes meistarklasi, ko mēs vadījām saldus uzņēmējiem. Kas bija arī tā īpaši zīmīgi un patīkami, ka mēs kā kompetences centrs tikām uzaicināts. Un, ja tu atceries, to tikko janvārī teicu, ka mums bija meistarklase par video satura jaunumiem un tendencēm, tad tieši to pašu mēs novadījām klātienē uzņēmējiem. Arī praktiski padarbojās, pildīja savus uzdevumus, klausījās mani. Tā kā tas mums bija tāds liels čeklists, ka nevis es kā privāta persona vai kāds lektors atsevišķi, bet tieši kā kompetences centrs mēs braucām pārstāvēt un mācīt klātienē. Un pat cik viss mums notiek attālināti, visiem ir Zoomā tiešsaistē, tā klātiene bija tāda īpašu siltumu un patīkamu sajūtu. Mēs tikāmies arī beidzot viss kolektīvs. Nu labi, viss, es nezinu, kad var visas cilvēkus savākt vienā telpā, bet aprīlis bija mēnesis, kad mēs lektori, kas strādā katrs savā darba telpā, pie sava datora, vada savus zoomus, mēs beidzot tikāmies uz tādu saliedēšanās, satikšanās pasākumu. Starp visiem darbiem mazliet atvilkt telpu. Tā kā notika arī tas, par ko man ir ļoti, ļoti liels prieks. Cenšamies šādas lektoru tikšanās ik pa pāris mēnešiem, vienkārši lai būtu kopā, jo visu laiku arī aug mūsu kolektīvs, pienāk klāt jauni lektori. Un ir forši sajust to kopīgo grupas sajūtu, nevis, ka tu esi viens pats par sevi, bet tomēr, ka mēs esam tās viens vesels kompetences centrā. Mēs ejam tālāk uz maiju. Maijs, kā jau teju, gan arī visās skolās, arī mums tas bija liels semestru noslēgums. Jāsaka gan, ka semestrs ievilkās līdz jūlija pašam sākumam, pašas pēdējās grupas tad nobeidzās, bet maijā bija tāds lielākais finišs ļoti daudzām grupām. Tā kā mums sāk iet semestrs uz noslēgumu, tas ir tas, ka mēs veltījām visvairāk laika. Apliecības, izlaidumi, kaut kādas tikšanās klātienē ar studentiem, daudz svinēšanas un daudz atvadu caur Zoomu. Nobeidzām ļoti veiksmīgi mūsu semestri. Mēs ejam tālāk visā tādā lielajā vasaras burziņā. Jo vasara mums mūžglītībā ir tāds, es teiktu, vairāk atvaļinājuma periods. Semestris sākās uz augustu, otru pusi uz septembru, tad vasarā mēs varējām ļaut vaļu. Ļoti daudz nofilmēt video, tiešām mārketings mums tur gāja uz urā, īsāks formāts, garāks formāts, konkursi, mēs taisījām pat apmācību video sērijas ar uzņēmējiem, mēs bijām izlozējuši uzņēmējus, kuri nāca pie mums, man liekas, ka 4 vai 5 nedēļas mums bija kopā, kur mēs katru nedēļu tikāmies, strādājām pie viņu uzņēmējdarbības, veidojām sociālos tīklus, palīdzējām viņiem, runājām par dizainu, par pārdošanu, par video saturu, par mākslas reklāmu, par visu, kas viņiem bija tajā laikā aktuāls. Vasarā ļoti fokusējāmies tieši arī uz šo te, es teiktu, pietuvošanos mūsu auditorijai. Mēs gājām ārā, ielu intervijas mēs pat veidojām, ko tik mēs nedarījām. Tiešām daudz pieskārāmies tai satura veidošanai, dažādošanai. Un domājām veidus, kā kļūt vēl pieejamākiem. Lektori atpūtās. Lektori kādu mēnesi, pusotru, kā nu kurš, bet tika pie pelnītas atpūtas līdz nākamajam semestrim. Kāds devās ceļojumos, kāds tepat pa Latviju, kāds pa dārza darbiem atpūtās. Bet tas mums bija tāds foršs noslēguma periods. Pa vasaru mēs uzņēmām komandā 5 jaunus lektorus, kas uzsāka mācīt rudens semestrī. Jā, 2 mums bija no mājaslapām, mākslīgais intelekts, 2 sociālo tīklu lektori, e-komercijas lektors. Papildinājām mūsu komandu. Kāpēc? Tāpēc, ka vasarā
drīzāk uz māja beigām, bet ar vasaru sākot, mums bija iespēja pieteikt jaunās programmas. Un mēs pieteicām 10 jaunas programmas. Tiesa gan, UI, UX dizains un sociālā tīkla mārketings atkārtojās, bet šīs programmas pašā tematiskajā visā plānojamā mainījās. Un tagad mēs jau varam mācīt vesels 10 dažādu datorzinību programmas, kas bija liels tāds progress un izaugsme mums. Tāpēc arī nāca komandā jauni lektori. Mēs palaidām mūsu pirmo tādu self-paced kursu, jeb mācies pats, sevērtā vietā, laikā, tempā. Tas bija SMM pamati iesācējiem. Tas bija kurs kopā ar Renāti, kur, es teiktu, pārdesmit jaunie sociālā mediju menedžeri jau ir izmācījušies. Ceru, ka veiksmīgi arī uzsākuši savas darba gaitas. Vairāk no tiem arī sazinājās ar pašu Renāti, konsultējās, veidoja savus portfolio un tiešām strādā arī šajā nozarē. Tā kā notika mums arī tas, kā arī mēs jūlijā nosvinējām klātienē kompetenci centra 1 gadu jubileju, kurš ir manā pārvaldībā bijis to gadu. Fantastiskas svinības. Liels prieks arī atskatīties uz to pasākumu, uz cilvēkiem, kas bija, uz studentiem, kas bija, uz kolektīvu, kas atnāca, uz mūsu atbalstītājiem, sadarbības partneriem. Un skatoties 26. gadā, es jau zinu, ka noteikti 100% šīs svinības tiks atkārtotas. Svinēsim 2. gadu. Man jau ir vīzija, kā es to gribu, vēl plašāk, vēl skaistāk, ar vēl vairāk jums, kuri no jums varētu atbraukt arī ar mums nosvinēt kopā. Tāpēc par to noteikti vēl parunāsim nākotnē uz priekšu. Bet jā, notika šīs svinības. Un tas atstāja man tādu tiešām siltu sajūtu sirdī, redzot tos cilvēkus arī klātienē. Jo, kā jau es vairāk reizes pieminu, mēs dzīvojamies online, dzīvojamies Zoomā, dzīvojamies WhatsApp chatos un e-studijās. Bet tad, kad tu redzi šos cilvēkus sev blakus, viņi tev samīļo, pasaka paldies un atstāja kaut kāds iedrošinājuma vārds, tev tā sajūta paliek daudz tāda reālāka un tāda taustāmāka. Tā kā tas ir tas, ar ko mēs nodarbojāmies un darbojāmies vasarā. Un augustā, jūlija vidū izziņoja, ka sāksies jaunais semestris bezdarbniekiem. Augustā aizpildījām kaut kādas 7 vai 8 grupas ļoti raiti un atsākām jau mācības tieši bezdarbniekiem. Un tad pienāca septembris. Septembris, kuru mēs tik daudz gaidījām un gaidīja nepilni 4000 no jums. Jeb nepilni 4000 bija atstājuši savus e-pastus anketā, ka vēlas saņemt ziņojumu par mūža izglītības kuponu pieejamību, ka tie ir atkal atsākušies un ka var nākt mācīties. Un arī tas bija tāds mazliet kā šoka stāvoklis, redzēt to ciparu, atcerēties, ar ko mēs sākām, ka tad, kad mēs gājām uz pašu pirmo mūsu rudens semestri 24. gadā, ka šis anketu aizpildītais skaits bija ap 200, 250, kaut kas ap to. Un tad paiet precīzi gads, un šajās anketās ir nepilni 4000 cilvēki, kas grib mācīties tieši pie mums. Tas bija arī tā ļoti zīmīgi, ļoti patīkami redzēt, un lielākais gandarījums bija par to, ka cik daudz cilvēku izvēlējas tieši jaunās programmas. Tieši jaunās programmas, kas tika ieviestas pie jaunajiem mūsu lektoriem, to uzticību, ko mēs saņēmām no cilvēkiem, kas bija jau mācījušies pie mums sociālā tīkla mārketinga, UI, UX, grafikas dizaina, bija izmācījušies pavasarī pie Katrīnas. Un redzot, ka tie cilvēki mums uzticējās un nāca arī uz pārējām programmām. Tas mums nozīmē tiešām daudz. Uztvērām to kā milzu komplimentu un tiešām darījām visu, lai šīs programmas būtu ārkārtīgi kvalitatīvas un jēgpilnas un ar foršiem taustāmiem rezultātiem. Nu, un to mēs, protams, redzam visu arī izlaidumā. Un tas mūsu tāds rekords skaits šajā rudens semestrī, ko mēs sasniedzām, bija, es atzīšos, es neizskaitīju precīzi, bet tas pēdējais cipars, kas pie manis nonāca, bija, kad šajā semestrī mēs esam apmācījuši 46 mācību grupas, tātad no augusta līdz decembrim, līdz šai dienā, ko mēs šeit šodien esam. Un, lai saprastu, tas ir 2,5 reizes vairāk nekā tas bija pavasara semestrī, un tad vēl kripatiņu vairāk, ejot apakaļ vispār uz pirmo mūsu rudens sezonu. 46 mācību grupas. Pat negaidīju, ka mēs tik daudz varētu, ka mēs spētu, bet šeit atkal milzīgākās pateicības tieši jums par uzticību un par vēlmu mācīties tieši pie mums. Un ceram jūs visus redzēt arī nākamajā semestrī. Bet septembris, oktobris, principā ļoti daudz darba, ļoti daudz mācīšanās, apmācīšanas, ļoti daudz tādi iekšējie procesi. Es pati daudz strādāju tieši pie komandas stiprināšanas, pie iekšējām sistēmām, pie savu tuvāko komandas biedru, es teiktu, tādas apmācīšanas, un lai viss tā iekšējā struktūra paliktu vēl stiprāka, lai jums ir vēl ērtāk nākt pie mums mācīties, lai mēs vēl ērtāk jūs varētu sagatavot jaunajām programmām, nākamajam semestrim. Ļoti daudz mācījos, ņēmu feedbacku no jums.
visu, ko mēs varam implementēt mūsu kursos, lekcijos, noformējumos, praktiskajos darbos un tā tālāk. Ļoti, ļoti daudz darba tieši tajā sakarā. Ejam uz novembri. Daudz grupu noslēgumi, daudz izlaidumi, daudz apliecības, daudz tikšanās klātienē. Un mēs paspējām palaist arī vēl 2 online kursus. Meta Ads, vispār kampaņu izveidi, par maksas reklāmu uzsākšanu tev pašam. Šo mēs izlaidām arī kopā ar mūsu lektoru Renāti. Tieši tāpat online kursus, kur tu vari mācīties sevērtā tempā, laikā, vietā un visu pārējo. Un otrs ir atgriezts vecais, transformēts, atjaunots kurs par video filmēšanas un montāžas pamatiem. Ļoti veiksmīgi palaidām to kopā ar mūsu jauno lektoru Danielu. Vairāk cilvēki jau ir iekšā, aktīvi mācās un sapratām, ka šis bija gaidīts kurs, jo to mums patiesībā prasīja man šķiet jau no vasaras. Mēs kaut kādā pavasarī bijām pārtraukuši iepriekšējās plūsmas. Ilgi nekādu ziņu nedomājām par šo kursu, un tad mums vairākas reizes nācāt tieši jūs un prasiet, vai plānojam, vai būs, un vai varēs mācīties. Tā kā par to man arī liels prieks, ka atgriezām tieši tos kursus, ko jūs prasījāt. Nu, un tad šodien mēs esam decembrī. Vēl aizvien iet grupu noslēgumi. Mums tūlīt būs plānota tikšanās ar lektoriem. Svinēsim semestra noslēgumu. Es teiktu tā, ejam atvaļinājumos, lektori brauc ceļojumos, paņem sev 2 nedēļas brīvas, bet tāpat laikā notiek atkal vēl aizvien aktīvs darbs aizkulisēs. Aktīvs darbs gatavojoties nākamajam semestrim, kur mēs gaidām, ka tas pienāks ātrāk nekā mēs domājam. Jo tas pieprasījums no jums aug, viņš paliek lielāks. Arī mūsu lektoru komanda aug, tiek uzņemti vēl 2 lektori. Tieši šobrīd notiek onboarding process vēl 2 lektoriem mūsu komandā. Atskatoties uz visu to padarīto, mēs vēl Instagramā taisījām mūsu kompetenci centra Wrapped, visu, kas ir ciparos un skaitļos noticies 2025. gadā. Un viss, ko es varu pateikt no sevis, ir vienkārši paldies. Paldies par uzticību, paldies par būšanu. Paldies par iedrošinājumu vārdiem, paldies, ka iesakat mums tālāk, paldies, ka nākat atkārtoti, paldies, ka esat ar mums un paldies arī par tādu uzticēšanos. Īpaši tiem, kas šogad pirmo reizi pie mums mācījās un tad varbūt atnāca vēlreiz un vēl ieteica tālāk. Paldies, ka uzticējāties tādai jaunai mācību iestādē salīdzinoši, ka kaut ko saredzējāt, sajūtāt, ka gribat tieši par mums. Par to man laikam ir vislielākais gandarījums. Es biju paprastījis jums Instagramā jautājums. Man atnāca tieši veseli 2, bet es teiktu, ka tie ir tādi ļoti zīmīgi jautājumi un nezinu, vai vispār vairāk ir vajadzīgs. Viens no tiem jautājumiem ir par kādi ir mūsu kursu plāni 2026. gadā, vai plānojam izlaist kaut ko jaunu. Un ja tu man prasi šodien, kas mums ir 16. decembris, 17. tad es tev saku, nē. Tā, ka uz šodienu man būtu uzreiz plāns gatavs, kādu jaunu kursu mēs palaidīsim, ne, man nav. Vai viņš atnāks 28. gada laikā? Ļoti iespējams. Visticamāk, mēs visu laiku domājam kaut ko jaunu. Bieži dzirdam, ka no lielā garā 2 mēnešu kursa varētu kaut ko samazināt uz īsajām programmām. Mēs vienmēr par to domājam un esam ļoti, ļoti atvērti. Tāpēc, ja tu esi izraudzījis, iedomājis kaut kādu kursu, ko tu gribētu no mums, mēs esam atvērti. Droši sūti, saki, kas ir tā tēma, par kuru tu gribētu, lai mēs runājam, par kuru tu gribētu, lai mēs izveidojam kursu. Un kas to zina, iespējams, mums tas arī izdosies. Piemeklēsim labāko lektoru tam un varēsim uztaisīt online kursu. Visādi citādi man šķiet, ka tie kursi, ko mēs izlaidām 25. gadā, ļoti labi papildināja mūsu arī vēl tos esošos, kas ir garās programmas, mūža izglītības, ka tā pagaidām uz sitienu es nevaru iedomāties. Ja nu vienīgi meistarklases, jā, tās mums būs arī janvārī. Tās mums noteikti atkārtosies šādas mazās stundas, 2 stundu garās meistarklases. Tās noteikti 100% būs. Mums padomā jau ir vairākas. Gan par mākslīgo intelektu, gan par sociālajiem tīkliem, protams, par 26. gada tendencēm, trendiem un tādām lietām. Tas viss būs. Kursi vēl tā kā nezinu. Un otrs jautājums, uz kuru man patiesībā vienmēr ir visgrūtāk atbildēt, man liekas ļoti neatbildams jautājums bija, kas ir bijis visizaicinošākais šajā gadā. Un es nekad nevaru nosaukt kaut kādu vienu konkrētu izaicinājumu, kaut kas, ka mēs nebūtu varējuši tikt pāri, jo tā īsti nav. Tās kaut kādas lietas un notikumi atkal viņi ir tik tekoši ikdienā, ka tev pat nešķiet brīžiem, ka tas būtu kaut kāds izaicinājums. Tas liekas, ok, situācija notika, kaut kas ir, kā mēs ar to risinām, kā mēs ar to tiekam galā. Un man liekas, tāda uzņēmēja
tā māksla ir arī neiesaisties tajās situācijās un atrast to ātro risinājumu un vienkārši, mēs ejam tālāk, kā mēs šo varam nepieļaut vēlreiz, ko mēs no tā visa varam mācīties. Tāpēc, lai es to varētu nosaukt tādu izaicinošāko lietu, es nevaru. Man šķiet vienkārši viss, kas šogad notika, kaut kādi pārbaudījumi, kaut kādas lietas, ko mēs varbūt nevaram kontrolēt, vai atkal lietas, ko mēs varam kontrolēt un iemācījāmies, kā to darīt. Es domāju, tas viss notika par mums, lai mēs būtu stiprāki, lai mēs mācītos no kaut kādām kļūdām, no kaut kādām situācijām un lai mēs vienkārši to visu nākotnē darītu vēl kvalitīvāku. Tā kā ļoti tāda atbilde, ne tik tieša, bet tas ir tas, kā es raugos uzņēmējdarbībā, kā es raugos šajos procesos, kad nav tādi izaicinājumi, kuriem tu nevarētu tikt pāri, kur ir tik ļoti izceļās no visiem pārējiem. Tie ir vienkārši tas tavs darāma darba saraksts, kaut kāds notikums, kas ir jāatrisina, un tu ej uz to risinājumu. Un runājot vispār par tādiem 26. gada plāniem, diezgan daudz mēs dalāmies, cenšamies dalīties un liekam plānus, kas tad nākamgad būs. Bet tādas spilgtākās lietas, ko es varu pateikt, tas būs mūsu brančs. Pirmais, ko mēs veidosim janvārī, tas būs brančs un networking pasākums. Arī, kas man traki silda sirdi, redzot to atsauksmi, jo sākotnēji, kad man ienāca prātā šī ideja, man ienāca prātā jau vasarā. Un es vienkārši zināju, ka ne vasara, ne rudens pagaidām nebūs tas labākais laiks, lai realizētu. Es zināju, ka tam ir jābūt janvārī, jo tad mēs visi mazliet atpūtīsimies no darbiem, no skolām, no mācībām. Un man ienāca prātā šī ideja, un mēs sākām likt jau tā kā kopā konceptu oktobrī un domāt, cik tad cilvēki, kurā vietā. Un sākumā mēs gribējām ietilpināt līdz 40 cilvēkiem. Un es jau domāju, tas jau būs daudz. Tas jau būs daudz, ja jau 40 no jums izdomās, ka jūs gribat mūs satikt klātienē. Un es teikšu godīgi, ka man domājot šo ideju un liekot kopā tā konceptu, iespējams, ka pat bija kaut kur iekšā tā neticība, vai tad tiešām cilvēki speciāli brauks, vai tiešām gribēs, vai tiešām viņi sapratīs to domu, ko es tajā gribu ielikt. Un tad, kad mēs izlaidām pieteikumus, kur tu vienkārši vari izpildīt potenciālo pieteikumu, ka tu gribētu ierasties, ka tev šis ir aktuāli, kad mēs tikām jau pāri 60 un tad 70, un mēs kopā tikām līdz kaut kādiem 85 pieteikumiem, es sapratu, ka jūs gribat, jūs sajūtāt, jūs sapratāt, ko es gribu nodot. Mums ir jāpaplašina telpas, mums ir jāpaplašina tā kapacitāte, un mēs to izdarījām. Un šobrīd mēs plānojam branču uz 60 cilvēkiem, plus vēl viss lektoru kolektīvs. Tā kā tas mums notiks janvārī. Esmu jau saņēmis ziņas no dažiem, kuri netiks janvārī, vai būs atkārtojums, un es domāju, ka būs. Es gribu teikt, ka būs, jo ja šis koncepts mums aizies un jums patiks un būs laba tā atgriezeniskā saite, mēs būsim sasnieguši to, ko mēs gribējām sasniegt ar šo klātienes pasākumu, tad es teikšu, jā, 100% mēs taisīsim vēl. Nav foršāka veida, kā tikt pie savas komunas, kā pienākt jums klāt, jo atkal atkārtošos, mēs esam online. Forši Zoomā varam sazvanīties, bet tā, ka mēs esam aci pret aci un varam visi tur būt un iepazīties un sadraudzēties un izrunāties, tas ir daudz vērtīgāk. Tā kā tas noteikti būs, noteikti mēs arī svinēsim dzimšanas dienu kompetences centram vasarā. Plānojam jauno semestri, jaunas lietas, tad meistarklases notikumus. Tā kā tā, tieši šobrīd strādāju pie tāda 26. gada plāna, lai būtu vēl interesantāk un vēl vērtīgāk jums. Tāpēc paldies jums, ka bijāt, ka esat un ka būsiet. Un tiekamies šādā vai Zoom formātā vai klātienes formātā, kā nu kurš. Paldies, ka skaties un paldies, ka esi. Tiekamies nākamreiz. Čau!